Jā. Es esmu Alle Biļinska, strādāju un vādu Latvijas cistiskas fibrozes biedrību, un kopš 2012. gadā es esmu tās biedrības dibinātāja. Biedrības mērķi ir aizstāvēt tiesības un intereses cilvēku ar invaliditāti, tā ir skaitā, protams, kā cilvēkus ar cistiskas fibrozes diagnozi, un biedrības uzdevumi ir izglītot šajā jautājumā, strādāt ar valsts iestādēm, dažādām valsts iestādēm, un, protams, kā panākt to, lai šiem pacientiem ar cistisko fibrozi būtu ārstēšana un aprūpe līdzīga, ne sliktākā kā citas Eiropas valstīs. Tu redzi, ka ir dažādas diagnozes, nav obligāti retas slimības, un tu saproti, ja nebūs tā kāda aktīva cilvēka vai kaut kādas nelielas aktīvas grupas, kur strādā vecākie, kam varbūt vai bērni vai kādi radinieki sirgs ar kaut kādu slimību, nebūs viss tā, ka vajadzētu. Mums vajadzētu būt aktīviem, lai iekustinātu daudzus jautājumus, kuri var būt ilgs gadiem neatrisināti. Vienmēr ir tāds dzinējs spēks, kurš uztur to pārējo kopienu. Visemocionālākie brīži, viņi ir ļoti daudz. Protams, tad, kad tu cīnies par kaut ko, tu skaties uz to, un tas sajūtas nevar nopirkt ne par naudu, ne par ko. Viņus tu vienkārši sajūti, un tu zini, ka tas ir darbs, kurš uzlabo dzīvi. Ne tikai viņu, arī mūsēju, manējo. Jo, jā, dzīvot ir tā vērts. Kaut grūti.